Kravas auto sastāvu mūsu ceļos ir tik daudz, ka uzmanību tiem pievēršam vien tad, ja vilcējam ir eksotisks noformējums vai sastāvs ved kādu neparastu kravu. Jaunajam Mercedes-Benz Actros nekas no tā nav nepieciešams. Paskatieties uz šo automašīnu. Tā izskatās it kā izkāpus no zinātniskās fantastikas trilleri. Tā vien šķiet, ka tur tajā piekabē aizmugurē ved Robocopu vai varbūt universālo karēju. Taču patiesībā tas ir pavisam īsts auto, un šis Actros jau ir atradis savu īpašnieku. Šis ir mūsu jaunums Actros ar Gigaspace kabīni, un pirmoreiz Latvijā mēs varam vērot Actros ar Pro kabīni. Šīs ir jaunās kabīnes, kas ir aizgūtas no elektriskā Actros. Šis ir pirmais Actros, kuram ir uzlikts uz dīzeļa versijas šī jaunā kabīna. Arī tik lieliem elektromobīļiem nav nepieciešama tradicionālā radiatora reste. Kā jūs redzat, arī reste klasiskā izplatnē vairs mums nav. Mašīnai ir maksimāli nolīdzināts formas, arī tā saucamā A-loga aile ir savādāk spoilerīts, respektīvi viss tā priekšējā daļa ir uztaisīta maksimāli aerodinamiski. Tā skaitā arī zem mašīnas un motoru tunelī ir daudz aerodinamiskie panelīši, kas nav redzami no ārpuses, spoileri garāki, respektīvi viss tas kopējais aerodinamiskā pakotne nodrošina šo jauno standartu izpildi. Kabīne no bezizmeša Actros ir tālredzīgs gājiens, lai dīzelis iekļautos jaunākajos izmešu standartos. Un šis modelis, salīdzinot ar iepriekšējo paudzi, tērēs aptuveni 3% mazāk degvielas, jo ir ne tikai aerodinamiskie, bet arī uzlabojama ātrumkārbā galvenajā tiltā, un arī riepu izvēle ir par labu zināmām riepām, kuras nodrošina zemāku rites pretestību. Gaismas tehnika un vairāki radari tagad atrodas ļoti zemu, pēc iespējas tuvāk brauktuvei un iespējamiem šķēršļiem. Ja mēs skatāmies uz mašīnu, tad varētu teikt, ka visa apakšējā daļa ir jauna. Mums ir jaunās LED lampas, kas ir standarts šobrīd Actros L modeļiem, un šī konkrētā mašīna ir ar Matrix LED lampām, jo viņam ir aktīvā otrās paudzes sāna aizsardzības sistēma un sestās paudzes jau aktīva brake assist sistēma. Kāda ir jaunā Actros L dīzeļdzinēja jauda? Sērija ir pieejama ar motoriem no 420 līdz 630 zirgspēkiem. Šis konkrētais ir ar 480, un taisni šī Gigaspace Pro kabīne un Streamspace Pro kabīne konkrēti ar šo motoru, ar ātrāku tiltu, konkrētām riepām nodrošina šo emisiju klasi. Saņemsim drosmu un pieiesim tumšajam bruņiniekam tuvāk. Mercedes zvaigzne priekšā arvien ir apgaismojama, taču konstruktīvi jau atšķiras. Nav caurplūstoši, agrāk bija gaisa plūsma gāja šeit, šobrīd ir uztaisīts tā, ka viss radiatori, viss dzēsēšana iet pa šo atveru un tādā ziņā dzēsējās radiators un dzinējs. Savukārtais kabīnes ir jaunas formas spoileri. Arī mums ir jauna spoiler forma, viņš ir tāds ar lielāku izliekumu uz leju, un arī jaunajam sound spoilerim ir augšējā daļa ar gumijas uzliku, kas nodrošina mazāku atstarpi starp puspiekābu un pašu automašīnu, tādā veidā arī uzlabojot aerodinamiko aptekamību. Riteņu disku vidu sedz aerodinamiskas uzlikas, un paskatieties uz Actros riepām, tie taču ir gatavie sliki. Jā, mazliet līdzinās slikiem, jā, arī priekšējās un aizmugurējās abas ir Bridgestone brenda riepas, bet viņa protektors ir ļoti smalks. Ziemā noteikti ir jāliek ziemas riepas, jā, bet tā ir tā tendence, ko mēs redzam pēdējos gados, ka šoferi un firma īpašnieki tomēr izvēlās vasarai atbilstošas, ekoloģiskas, ar zemu rites pretestību vasaras riepas un uz ziemu liek ziemas riepas un tomēr nebrauc cauru gadu, kā to darīja varbūt pirms gadiem 10 atpakaļ. Praktiski uzlabojumi veikt arī durvju un iekāpšanas daļā. Tālbraucējiem ir, kad kabīnē viņi kāp ar tīrām kurpēm vai kurpes atstāja vispār šeit. Un šeit arī par to padomāts, ja mēs atveram durvis, Mercedes ir uztaisījis, šis pakāpiens ir dziļāks, lai tās kurpes te slīpi var salikt, lai tās kurpes no netīruma no ielas netiek iekšā. Tātad tas ir tāds vēl viens sīkums, bet noteikti šoferīši to novērtēs. Pat iekāpšana arī mazliet ērtāk, jo šie ārējie pakāpieni ir tā kā izvirzīti uz āru drusciņu un sanāk tā kā tāds mazs slīpums. Iepriekšējā modelim tā iekāpšana bija daudz taisnāka. Actros L kabīne iekšpusē nav pārvērtusies tik radikāli kā ārā. Tomēr arī šeit sastopami noderīgi uzlabojumi. Progress ir piedzīvojuši mirrorcam kameras, ir labāk izšķirt spēja pats kamera ārējā, un šis ir ekrāns. Ja nemaldos, ja mums ir 3 paudzes nomainījušies pa šiem gadiem, ja, tātad kameras ir kļuvušas ar labāku izšķirt spēju, ar labāku arī redzamību tumsas laikā. Kabīnē ir vairāk tādas sīkas lietiņas, kā dažādi plafoniņi, ja, tādas šofera dzīves uzlabošanas elementi, varam arī 2 leduskapis ielikt, ko agrāk nevarēja.
Actros kabīnes koncepts ir tālbraucēju automašīnām neierasts. Šīs kabīnes unikālā lieta ir solostāra koncepts. Vieta labajā pusē, pasažieru sēdeklis ir atvirzīts maksimāli pie aizmugurējās sienas, tādā veidā nodrošinot šoferim atpūtas režīmu laikā, kad viņš atpūšās starp braukšanas pauzēm, var izstiept kājas un ērti atpūsties tajā pusē. Viņa vairāk ir piemērota vienam šoferim, ja šeit dzīvo 2 šoferi, tad mazliet gulti katru reizi ir jāsaklāj un jānoklāj, jo braukšanas laikā gulti ir pacelt ārā. Jaunā kabīne sadārdzina vilcēju par 3,5 līdz 4,000 eiro. Taču iegūms uz degvielas rēķina, kā arī drošības un šoferu ērtībām pieaugumu atsver. Un tad vēl paliek naudā neizmērāmais vizuālais efekts.